Es esmu aicināts runāt kā tēlnieks, un neparprotami tur ir mājiens uz to, ka šajā faktā, ka pasaules uztvere ir atkarīga un saistīta ar profesionālo piederību. Daļēji jā, bet es negribu pārvērtēt šo faktu, jo tādā gadījumā šofers noteikti uztver pasauli tikai caur benzīna smaku, zvejnieks caur siļķu smaržu, ja, tur karavīrs, virsnieks caur nogalināto ienaidnieku daudzumu un to asinīm, ja, un tad mēs aiziet ļoti tālu. Ja. Tā gluži nav, ir zinām specifika. Un specifika, protams, pastāv, kas ietekmē, ja tā profesionālā izvēle, viņa ietekmē arī pasaules uztveri. Nu, runājot tieši par tēlniecību, tēlniekam nevar nebūt formas izjūta. Ir tāds jēdziens, formas izjūta. To ļoti grūti izskaidrot, bet principā tas ir uz maņām balstīta pasaules uztvere, forma izjūta. Viņi ir nepieciešami ne tikai tēlniekiem, protams, ja, jo jebkuras jomas, vizuālās mākslas jomas pārstāvjiem, viņi ir nepieciešami izņemot varbūt arī tā nosacīt, izņemot tādu konceptuālo instalāciju, tādu vai metaforisko instalāciju, tādu no tādiem radikālākiem žanriem, jo tur var bez tās iztikt, gal galā var arī, tur ir pieņems un pieļaujams variants, ka tu vienkārši pasūti tam, kam ir tā formas izjūt, to idejas realizāciju. Bet šis jautājums, kas ir tēlniecība un kas ir instalācija, vispār viņš ir ļoti daudz, ļoti interesants, un es esmu dzirdējis ļoti bieži jautājumus ne tikai no studentu puses, bet arī no cilvēkiem, kas nav saistīti ar manu profesiju. Jo, ja jūs paskatāties žurnālus, teiksim, to pašu Sculpture magazine, kur veltīt laikmetīgai modernai tēlniecībai, tur tā valoda ir tik dažāda, ja, un ka tā instalācija un tēlniecība praktiski pastāv zem viena jumta. Ja. Bet es tomēr mēģināšu to sadalīt, jo es tā neuzskatu, un pēdējā lieta, protams, mēģināt kaut kā ierobežot tēlniecību tikai ar figūru, ar kaut kādu tā tradicionālo plastiku, ar materialitāti un ar skaistumu, teiksim, vai neglītumu, tas ir cits atkal, bet starpība, kā atšķirās, ar ko tēlniecība atšķirās no instalācijas. Un tāds piemērs. Uz galda stāv 3 litru burka. Vecā padomju 3 litru burka, ar dzeltenu šķidrumu iekšā. Mēs nezinām, kas tas ir pa šķidrumu. 2 varianti, 2 uztveres varianti. Pirmais ir konceptuālists instalātors, ko viņš ar to gribētu teikt. Ja, tur būtu vesels traktāts blakus, tad piezīme uz atsevišķu statīvu, kur būtu rakstīts, ka Jānis sadzerās alu, un līdz ērtībām bija tālu. Tas ir pirmais, ja? Tad vēl tālāk var aiziet. Un Jānis paspēlēja lielu naudas summu spēļu namā, un tāpēc viņš ir sadzēries alu. Ja? Un tas vesels stāsts, kas tur notiek, tas ir konceptuālista stāsts. Un tā ir instalācijas valoda īstenībā. Ko teiktu tēlnieks? Tēlnieks teiktu, cik brīnišķīga burka, cik viņa ir caurspīdīga, cik skaista šķidrums iekšā. Cik tai burkai ir lieliska proporcija. Tā proporcija ir tuvu zelta griezumam. Tā ir tēlnieku uztvere. Ja? Un tad, tā ir, principā, plastiskā forma, kas tā kā parādība, plastiskā forma tēlniecībā nozīmē ļoti daudz. Un pirmajā variantā, tad konceptuālā variantā, instalācija variantā, noteikti var izvēlēties citu izteiksmes līdzekli. Jo to pašu stāstu par Jāni, kurš sadzēries alu, var izstāstīt pilnīgi savādāk. Bet tēlnieka gadījumā nevar 3 litrenes vietā kaut ko citu paņemt, ja, jo viņa šī burka ir brīnišķīga. Saprotiet to starpību. Ja? Un tā ir plastiskā forma, ir, protams, vesela pasaule. Ja? Un arī runājot par atšķirīgām uztverēm, es varbūt uzzīmēšu vienu ilustrāciju, kā tādu uzdevumu, kā uzzīmēt profilā sanskatā cilvēku figūru, kā var izpildīt cilvēks, kurš nav profesionāls mākslinieks un tēlnieks konkrēti manā gadījumā, un kurš ir šis profesijas pārstāvs. Tagad mēs iedodam vienalga kam, 10. klases skolniekam, piemēram. Ja?
Viņš zīmē cilvēciņu. Ja? Nu, varbūt viens otrs kaut ko pamanīs vēl, nu, šitā, ja. Ir cilvēks, pilnīgi piekrīt. Un tad tas, kurš sabojāts ar formas izjūtu, ar profesionālo piederību, nu, teiksim, tēlnieks, mākslinieks, viņš redz pavisam savādāk to visu. Jo mūsuprāt, cilvēks ir sistēma balstīta uz šarnieriem. Visas ķermeņa daļas ir detaļas, kas savienos ar šarnieru palīdzību. Ja? Tā ir tēlnieku uztvere. Divas uztveres. Cilvēks, nesabojāts cilvēks un sabojāts, ja? Kā uztver realitāti. Ja? Nu, tēlniekam no maņām, ja mēs izvēlamies maņas, es noteikti neliktu pirmā vietā tausti. Tomēr es likšu jums vilties mazliet, ja, jo pirmā ir redze, protams, ja, un tēlniekam ir īpaša redze. Mums ir, vispār cilvēks ir tāda privileģētā stāvoklī, jo mēs esam vienīgie dzīvnieki ar kaķiem kopā, kaķi ir tādi paši, mēs esam elite, mēs esam privileģēti, mums ir stereo redze, stereoskopiskā redze. Citi redz plakaniski un iedomājas, iztēlojas dziļumu. Mēs ar kaķiem redzam stereo bildi, un kaķim pat ir tā, ka viņam ir divas redzes, vertikālā un horizontālā. Un horizontālā redze ļoti cieši saistīta ar dzirdi. Tur ir tāds ļoti interesants tāds savienojums, ja, ka tā nav tikai redze, tā ir redze ar dzirdi kopā, ja, tas ir kaķu variantā. Bet cilvēks mūsdienās pieradis pie plakanā attēla. Un tam, protams, ir arī vēsturiskie priekšnosacījumi. Nav tā, ka tas ir tikai šodien parādījies, jo plakanais attēls dabīgi ir ekrāns, ir datora displejs, ir, protams, fotogrāfija un kino, ja, bet tas nav radies šodien, jo mūsu civilizācijai tas kopumā ir raksturīgi, jo vēl grieķiem šī uztvere par pasauli kā diezgan tādu plakanu sistēmu, un kaut vai paņemsim Eiklīda ģeometriju, kas ir izteikti plakaniska. Viņa notiek divās dimensijās, un kā Zeme ir plakana arī līdz 19. gadsimtam praktiski, kad vispār tika atzīts jau tā oficiālā līmenī, ka Zeme tomēr nav plakana. Ja? Tas cilvēks uzskatīja sev par tādu divās dimensijās pārvietojušos tādu līdzekli, kas būtni, kurš, starp citu, ir interesants romāns, zinātnisks, fantastisks romāns no 70. gadiem. Man liekas, ka tas bija Stanislavs Lems. Tur pasaule pastāvēja divās dimensijās, un būtnes tie cilvēciņi, kas tur dzīvoja, krievu tulkojumā viņi tika nosaukt par plosmikiem. Plosmiki. Plosmiki latviski varētu būt plakannieki, plakaņi, ja, tāda plakaņu pasauli. Ja, un mēs esam principā tādi plakaņu, tā pasauli ir daļēji plakana, kurā mēs dzīvojam. Un tāpēc tēlnieki un cilvēki, kas īpaši tā slimīgi uztver šo te dziļumu un apjomu, ja, viņi kaut kur Cvetajevs vārdiem, krievu dzejnieks Cvetajev teica, в этом наихристианнейшем из миров каждый поэты židi. Ja, tas nozīmē, ka šajā viskristīgākajā pasaulē dzejnieki žīdi. Ja? To var pārfrazēt, jo šajā visplakanākajā pasaulē tēlnieki ir tie, kas neierakstās iekšā. Ja? Un pie tam vēl plakne, jo mēs esam apsēsti ar ilūzijām. Tā 3D kino, ja, tā saucamā, tas vienkārši liecina par to, ka mums trūkst iztēles, ja mums ir vajadzīga šī te ilūzija. Jo tas ir tāds, zināmā mērā, apsēstības tāda ilustrācija, ja, ka mēs nevaram abstrahēties, mēs nevaram iztēloties, mums jāredz, jāvelk virsū, jāliek speciāls brils un jāredz tas attēls
atšķirībā, piemēram, no vecās fotogrāfijas, jo salīdzinu gadsimta sākuma, man vecvecāku bildes 905. gadā, cara laikā taisītas bildes, viņas ir daudz telpiskāks par mūsdienu fotogrāfijām, neskatoties uz visu krāsu fantastisko, uz visu kvalitāti, ja, bet es nesaprotu, kas tur ir, bet es redzu dziļumu vecajās bildēs, ja, tur kaut kāds, zināms, paradoks, ja. Tas 3D attēls, ko telnieks redz, ir balstīts pirmkārt uz proporcijas novērtējumu, tas ir viens, un uz attiecībām, jo viss notiek attiecībās. Nav nekā tāda, kas ir vienkārši atrauc no realitātes. Izcila mākslas zinātniece Ruta Čaupova, praktiski pēdējā pārstāve mākslas zinātnē, kas prot runāt par telniecību, kas var runāt par telniecību kā par struktūru, ne tikai kā par mediju un iespēju nest kaut kādu informāciju, bet par struktūru un kā pašpietiekam struktūru. Viņa teica, ka skulptūra ir neskaitāmu, pirmkārt tā ir proporcija, un otrkārt tā ir neskaitāmu siluetu daudzums. Un tiešām mēs taču redzam siluetes, ja, un tad ejot apkārt vai pagriežot objektu, mēs redzam nākamo siluetu. Mēs visi sastāvam no siluetiem. Īstenībā mēs neesam tāda objektīva realitāte. Mums ir bezgalība siluetu, kuri palīdz mums uztvert šo objektu un nolasīt viņu kā telpisku objektu. Un proporcija vispār ir neizskaidrojama lieta, ja, jo ir, protams, tāds zelta griezums. Var teikt, ka tā ir perfekcija. Zelta griezums ir viens attiecība, ja mēs ņemam divus attālums, tad tā ir attiecība starp 1 un 1,6. Ja? Tas ir zelta griezums, kas tiek izmantots arhitektūrā sevišķi daudz, un principā viņš ir ļoti harmonisks. Bet tā gluži nav, jo varbūt arī ļoti harmoniska proporcija, kā es to krievu 3-litreni pieminēju, ja? Tā ir arī izcila proporcija, un tur nav zelta griezuma, būsim godīgi. Rentgena redze vēl ļoti būtiska lieta, jo, kā jau es parādīju uz šī piemēra, ja, mēs redzam cauri. Ne tikai nevienu čaulu, nevienu to efektu, pret ko atstarojas gaisma un nonāk mūsu acis radzenē, ja, bet mēs redzam cauri, ja, un tā ir nepieciešamība. Telniekam ir jāredz cauri. Mums jāsaprot, ka iekšā ir nevis vienkārši tāds maisiņš ar tādu šķidrumu un cietvielu, ja, bet tur ir uzbūve, tur ir tie šarnīri, ja, par ko es arī stāstīju. Tur ir cietviela un tur ir tā nosacīta mīkstā muskuļu masa un tā tālāk. Ja. Mums jāredz cauri. Un tas ir tā kā piemērs ar autovadītāju. Ir 2 tipi autovadītāji. Ja? Es nepieminēšu tas anekdots par blondīniem, ja? Kas nav taisnīgs, jo es pazīstu izcils vadītājs blondīns. Bet piemērs ar autovadītāju, ka viens autovadītājs nospiežot gāzi, vienkārši jūt, ka mašīna brauc ātrāk. Un viņam ir tāda dzelžaina cēloņa sakarība, ja? Ka viņš uzspiežot gāzē, ja? Mašīna brauc ātrāk. Nometot gāzi un nospiežot bremzi, mašīna apstājās. Viss. Ja? Cits vadītājs iztēlojās, protams, tas var kļūt arī par paranoju, ja, bet, piemēram, es iztēlojos, ka man ieplūst benzīna vairāk motorā. Es redzu, es jūtu to. Es nospiežu gāzi un es jūtu, ka man vairāk degvielas tek iekšā. Un tāpēc attīstās jauda, un tāpēc mašīna brauc ātrāk un asāk. Ja. 2 uztveres dažādas, un man ir tā telnieciskā braukšanas uztver. Tad šķietam visspecifiskākā tauste. Specifiskāka maņa telniekiem, tā ir tauste. Telnieks strādā ar instrumentiem. Ļoti reti, kad viņš veido tikai ar rokām. Ja es runāju patreiz par veidošanu, par pārējo vispār nav ko runāt, jo tur cietie materiāli, metāli, tie prasa, tur jau notiek kāds instruments tiek lietots, bet veidošanai tiek pielietot, šitās vissenākais instruments, pateicoties kuram arī Pērtiķis kļuva par cilvēku, ja ticēt Darvinam, ja. Tas ir ļoti ejošs, ļoti svarīgs instruments. Es speciāli nemazgāju nost mālu, ja. Ar šo sāka process, ja. To mālu, teiksim, es veidoju sevi, ja. Es uzlieku mālu uz karkasa, un tad es sāku viņu tā piestrādāt, ja. Pirmais posms. Es sakārtoju lielās masas, tas lielās attiecības. Tad iet uz to smalkāko pusi, es kaut ko vajag nogriežu, ko vajag arī tur pielieku klāt. Un beidzot ir tāda, tas tīrās formas ar šitādu te instrumentu, ar rievām cilpa saucamā. Ar to cilpu mēs jau dabonam to tīro, ideālo formu. Ļoti patīkams process. Jā, par to, vai ir iespējams uztvert formu, neaptaustot.
Jā, ir, var. 3, okay. Piemērs ar mans kolēģis Bikšs vienreiz pateica, vai Milda vispār ir, vai viņa pastāv. Ir taču brīvības piemineklis, vai ne? Ir. Tas bija pirms rekonstrukcijas, pirms remonta, pirms restaurācijas. Saka, bet tu esi viņu pieskaries Mildai? Saka, nē, nekad mūžā viņa taču tik augstu atrodas. Saka, es arī ne, bet varbūt viņas nav. Saka, kā, mēs esam pārliecināti, ka viņi ir. Mums iestāstīja Kārlis Zāle ar Štālbergu iekodēja mūs, un tas ir gļuks, viņas nav nemaz, ja? Nu, gļuks tas nav, ja, jo bija rekonstrukcija un cilvēki rāpās augšā, mans dēls tur bija, un viņš man pateica, tēti, ir Milde, ir, es pieskaros, viņi ir, viņi pastāv, ja. Tāpēc protams, var uztvert tikai ar acīm, ja, bet, nu, ir gadījumi, ja, kad, es domāju, ka plastiskās formas viena no skaistākām izpausmām ir sievietes krūts. Nu, ir tāda lieta. Ja? Nu, nenormāli skaisti, tas tiešām Dieviņam ir izdevies izcili. Nu, vīrieši šajā auditorijā, lūdzu pasakiet mums, vai pietiek tikai ar to, lai paskatītos. Nu, es tam neticu. Paldies.